Un aiziet. Pirmais top 16, Levickis pa priekšu, Jankovskis sekos. Nu, Levickis, ja nebūtu bijuši šī avārija, noteikti būtu ļoti pārliecinošs favorīts, bet aiziet ļoti plaši. Pirmais pagrieziens no Levickis puses. Jankovskis mēģina tikt līdz, pagaidām tas izdodas, diezgan tūs tandēms starp abiem pilotiem. Levickis jāmēģina tikt līdz ārmai, tās viņam arī lieliski izdodas, nevēl vakardienas kvalifikācijas līderis. Jankovskis tur piebremzē, lai būtu un neieskrietu viņā, bet nu, nobrauc līdz galam un jāatzīmē, ka tiešām izcils vadošais un tiešām solīts sekojošais brauciens no Jankovska puses. Jā, es mazliet ar pārsteigts esmu, ka Jankovskis šī tik labi nobrauc. Protams, es nesaku, ka viņš slikti brauc, jā, bet to mēs redzam pēc kvalifikācijas rezultātiem, kurš viņš bija kvalifikācijā, un tagad ļoti cienījams un skatāms brauciens no abiem pilotiem. Jā, nu man liekas, ka ir piloti, kur varbūt kvalifikācijā ir nelielā stresiņā, un tad, kad viņi tur ir iekļuvuši top tandēmos, tad jau var tādu atvieglot jau sajūtu brauc, un izstāsta, ka Jankovskim tieši tā arī šobrīd ir. Viņš spiež gāzi grīdā un nebaidās no nekā. Nu, viņš zina, ka Levickis ir ātrs. Levickis brauc ar jaunu mašīnu šogad, man liekas, ka pagājušo gadu viņš ar BMW brauc. Ne? Jā, viņam ir bijušas citas automašīnas noteikti pirms tam. Šis varam redzēt, jā, nu, es jau vakardien minēju izstāst pēc tādas principā ielas automašīnas bez nekādām liekām uzlīmēm, bet brauc labi, brauc ļoti labi, un tad arī tās uzlīmes var nebūt. Jā, viņam nevajag. Nevajag, jā. Kā saka, pats sev priekšnieks, pats sev sponsors. Gribu braukt un negribu nebraukt. Nav nekāds tāds komandas atbildības beigās. Dažreiz tā arī ir labāk, ka tev nav nekādas spiediena no tiem, kas tev dod naudu par to. So yeah, great run by Gediminas Levickis for sure. Great lead run. Let's see how he can follow. And they've switched positions, and we are ready for the second run between these two. Jankovskis out front, Levickis will be chasing, and good initiation by both drivers. Levickis tries to, oh, and that's a crash there by Toms Jankovskis. Was a bit too wide. And yeah, classic mistake in the first corner. Jā, nu, diemžēl klasiski kļūda pirmajā pagriezienā. Izstījās, jā, ka ļoti smuki jau plaši brauca Jankovskis, bet nu, pāris centimetri pa daudz un aizķēra riepas. Un nu, tad, kad tu aizķēri aizmuguri, tad tu arī beigās attopies ar priekšu. Ai. Un lielākā kļūda, ko var izdarīt, kad mašīnas aizmugurējā daļa ir riepās, atlaist gāzi. Tad uzreiz priekšā ir iekšā, jā, ja notiek šāda situācija, tad nekādā gadījumā to gāzi nevar laist vaļā vai bremzēt. Nu, tur bija viņš vienkārši laikam pa daudz jau pa tām riepām. Jā, es neizskatījās, ka viņš tur gāzi laist vaļā. Toms arī pietiekami pieredzējis braucējs, lai zinātu, ka tā nevajadzētu darīt. Jā, droši uzgavilējam Tomu Jankovskim, bet nu, es domāju, ka ir diezgan skaidrs, kāds mums būs iznākums šajā tandēmā. Te mēs vēl no drona skatu punkta īstenībā varam redzēt, Toms Jankovskis spiež gāzes grīdā. Nu, varbūt bišķi pa vēlu sāka. Jā, tā arī var būt. Nu, sveiciens Tomam, diemžēl šādi viņam noslēdzās sacensības Ragans katlā. Pārlieku lielu bojām nebūs, bet redzam, ka aizmugurs ritenis ir šķīps. Viņš ir ielocīts nedaudz uz iekšu un būs ko darīt viņam kopā ar mehāniķiem.